Iedvesmojies dzīvot koši kopā ar Domina Shopping? Māksla dzīvot pilsētā. Man gribējās tā pucēties jau sen. Un joprojām mana mamma saka tā, pucējies, kamēr esi jauna. Vasarā man ļoti patīk baltā krāsā viss. Nu, tad sākās tur zaļā krāsa, zilā krāsa, tad visi gaišie toņi. Es tā īpaši tā koši neģērbjos dzīvē, man liekas. Man tā liekas. Jo Elita Patmalniece teica, Olga, tu patiesi košums. Tev nevajag koši kā ģērbties kā luksuforam, lai visu pa gabalu redz. Nu, es viņai kaut kur daļai piekrītu. Man īstenībā vienalga, ko cilvēki saka. Un tā ir. Galvenais, kā es pati jūtos. Jaciņu man uzdāvināja vīrs. Itālijā, kad mēs bijām slēpot, tad viņš man arī uzdāvināja šo skaisto šalli. Un tad atliek tikai kaut kas balts vai melns. Un uzlies tikai šallīti, un viss jau ir košums gatavs, vai ne? Man ļoti patīk arī dažādas rotas lietas, un tāds veikals Rīgā ir Matīs ielā Lučī, un tur ir ļoti interesantas lietiņas. Un es domāju, ka man piestāv, jo šī dāmīte ir pilnīgi ar visu somiņu. Es domāju, viņa ir līdzīga man. Kamēr tu vēl esi dzīvs, tev jābūt jaunam, dzīves priecīgam un ir jāpucējās. Un tad es esmu smieklīga, man patīk, ka es esmu smieklīga. Man teica Uģis Roze, ka es uzvilku šīs bikses televīzijā. Viņš teica, ārprāts, man arī tādas ir tur garāžā mētājās. Viņš saka, saplēstas. Viņš saka, viņš ar viņu sienu krāso. Bet es pērku, man vīrs pērku, bet bargu naudu. Un šis ir mans mīļākais tērps. Un tur redz rozes, tur vēl dažādi aksesāri ir, tādas tā kā vēl bantas ap rokām liekamas, Patmalnieces šūkais. Nu, viņa ir mana mīļākā, protams, tērpu meistara, un kad Elita man uzstājas tērpus, tad viss ir desmitniekā. Un šis ir kaut kas fantastisks, tas ir roku darbs. Ļoti skaisti, man liekas. Man ļoti patīk šis tērps, un es domāju, ka viņš ir tik sievišķīgs, un tev vairs neko nevajag. Īstais garums, un man ļoti patīk. Nu, pavasaris nāk, man ļoti patīk magones, un pavasarī būs atkal magones ziedēs, un atkal būs košums. Nu, gribās tā pavasarī kaut kā ļoti, ļoti košam būt. Es nezinu, kāpēc. Varbūt tāpēc, ka ir pelēks viss, un tas zaļums arī nav tik zaļš. Man Elita arī ieteica šīs kurpes nopirkt. Atrod visādas meitelīšas mazos ar magonēm, un tad arī kolosāls krekliņus un blūzītes sievišķīgas. Un tad pielieku visādas ķēmus, visu kaut kur sakarinu. Jā, tad es tā ļoti labi jūtos. Kurpes man ir svarīga lieta, svarīgs objekts, lai es varu arī uz skatuves labi justies, dziedāt, dejot. Nu, tad es ar viņām skrienu, tā kā džegers pa skatuvi. Parasti uz koncertiem es ņemu kādas 3 pārus. Šīs ir pēdējās, tagad, ko es Anglijā iegādājos. Man liekas, ļoti foršas tādas. Un šīm ir kurpēm kādi 10 gadi jau. Tās arī no Anglijas nākušas. Šīs man mīļais vīrs nopirka kaut kad par pavasarī. Es biju bēdīga, un es ieraudzīju šīs kurpes vienā veikalā. Viņš teica, lai es būtu priecīgāk, tad viņš man uzdāvinās. Es domāju, arī foršas tādas sievietēm, kuras grib pucēties. Un būt laimīgas, priecīgas un priecāties par sevi, tad jūs ziniet, pucēsieties, iepriecināsiet arī visus pārējos, ne tikai sevi. Iedvesmojies dzīvot koši kopā ar Domina Shopping? Māksla dzīvot pilsētā.